Šodien esam šeit Daugavpilī, radošajā pasākumā Radi, rādi, raidi, un esam priecīgi un arī ļoti lepni. Priecīgi tāpēc, ka noslēgumam tuvojas mācību gads, un mēs vācam darba augļus. Un lepni esam ar to, ka šodien esam atbraukuši ar kuplā pulkā un ar bagātīgu programmu. Mēs esam atbraukuši ar jauniešu kori, kurš ir vienīgais jauniešu koris starp Latgales profesionālās izglītības iestādēm. Esam atbraukuši ar tautas deju kolektīvu, kurš ir arī viens no nedaudziem tautas deju kolektīviem. Mēs esam atveduši arī gitāristu ansambli un instrumentālo grupu. Par to mums visu ļoti liels prieks, un tas liecina arī par to, ka pie mums tehnikumā, Reizeknes tehnikumā jaunieši ne tikai iegūst profesiju, bet viņi iegūst gan pilsonisko izglītību, gan kultūru izglītību, gan vērtību izglītību, ko visu var sasniegt caur interešu izglītību. Mums jau 2. gadu darbojas sava jaunsardzes grupa, kas arī ir brīnišķīga lieta gan pilsoniskai, gan patriotiskai izglītošanai. Un šodien vēl mums darbojas arī radošās darbnīcas, kur mēs šobrīd demonstrējam viesmīlības pamatu speciālistu prasmes, ēdienu gatavošanas profesionāļu prasmes. Mums ir enerģētikas stends un arī jaunie programmētāji darbojas ar robotiem. Bet tās nav visas profesijas, ko var apgūt pie mums Reizeknes tehnikumā. To ir daudz vairāk. Tātad būvniecības jomā, autotransporta jomā, ēdināšanas pakalpojumu jomā, pārtikas produktu ražošanas jomā, enerģētikas jomā, datorsistēmu programmēšanas jomā. Tā kā visi laipni gaidīti pie mums Reizeknes tehnikumā. Uzņemšana Reizeknes tehnikumā sāksies 15. jūnijā. Un visu informāciju par uzņemšanas noteikumiem varat meklēt mūsu mājaslapā www.reizeknestehnikums.lv.